Caur tam hamakam tāds izzipo tāds. Mēs tāds, vēl viens. Jā, mēs tā kā Harijā Potterā tās, kas tās bija atslēdzības lietu. Ja kaut kā čaļi. Pīsni, gan atpagājuši. Tā gan ģēldē. Sūtas puļu podcasts, mēs esam apakaļ. Woo! Cik mēneši pagājuši? Vasarā nebeigsies nekad. Mēs esam vasarā tagad. Mēs esam vasarā pēdējā reize, kad tas bija maijā? Nē. Aprīlī. Jā. Ak, Dievs, tik daudz, kas ir noticis kopš pēdējā podkāsta. Mēs uztaisījām beigo pauzīt. Jo mums vajadzēja sadarīt visu kaut kādas lietiņas. Jā. TikTokā un YouTube'ā. Nu, jā, pat patiesībā kopš pēdējā podkāsta sērijas. Jūs jau to neziniet, jo katrs podkāsts iznāks ik pa nedēļā. Un šodien mēs palaižam tikai pirmo podkāstu. Šī ir 5. sērija, bet šodien mēs palaižam tikai pirmo. 6. Jā. 6. sērija? Bet mēs nesakam sērijas. Okay, tas nav svarīgi, ignorējiet tos faktus. Okay. Jā, katrā ziņā tas, ka mēs kopš pēdējā podkāsta mēs esam palaiduši savējo TikTok kontu, sitcom, kas ir jau sasniedzis jau vairāk kā 2000 followers. 2 štuks. Jā. Tas ir ļoti daudz mums. Un rulējam tālāk, šorti ir vienkārši eksplodējuši pa visu TikTok ar vairāk kā 200,000 skatījumu, kas ir vispār fucking crazy. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs vispār negaidījām. Viss sākās ar Rozīņdīras, ar Melderskundas petūnijām. Sākumā mēs ielikām Melderskundas petūnijas, atceros, es ielieku, tas bija viens no kādiem pirmajiem. Tas bija trešais, jā, kaut kāds TikToks, jā. Un es ielieku, un es tāds skatos no rīta, oh my god, mums jau tur ir 3000 skatījumu. Tik daudz. Un tad tu neskatījies vienu brīdi, bet es visu laiku sekoju, un es tāds redzu, šeit jau 7000 jau pēc kaut kādas stundiņas, un šeit jau 10,000. Man liekas, ka tagad jau ir jau kaut kāda... 120, jā, tagad. 120. Vairāk jau. Un viņi visu laiku aug, tāpēc, ka mūs atbalsta. Paldies par atbalstu. Paldies visiem par atbalstu. Visiem patīk. Tas ir ļoti labi. Un mēs esam priecīgi. Un ļoti daudz pozitīvu komentāru no cilvēkiem, ko es vispār negaidīju. Man likās, ka mūs pilnībā nodirsīs. Ritīgi. Man likās, ka būs tāds, kas šitais pēc sūdu. Jā, bet jūs mūs ļoti iedrošināt, un tas ir ļoti, ļoti forši. Bet būs jau. Tagad mēs izstāstījām, viņi jau gribēs gan jau kāds. Jā, tagad kādam būs tāds, Nē, bija tur tas viens foršais komentārs, kas man ļoti patīk. Ļoti, tur bija tik forši komentāri daži arī, ko mēs varētu arī kaut kādā brīdī varbūt viņus papētīt, kas ir vajadzīgākie. Jā. Parādīt, kas tie pa cilvēkiem ir. Jā, expozot. Un uztaisīt ritīgi investigation, tur dokumentālo filmu par to, kas ir tie cilvēki, kas tu tāds esi, izanalizē katru viņu video. Tā kā lūdzu neheitojiet uz mums, ja nē, mēs jums atriepsimies. Varbūt kāds grib būt famous. Varbūt speciāli. Bet jā, vispopulārākais mūsu video ir no rullēm tālāk, kur Māris Alfrēdam saka, es gribu piedzerties. Un tas ir vispār... Mums ir sanācis jau tāds gandrīz tā kā mīms. Viņš jau ir reāli latviešu mīms, man liekas. 200,000 un Latvijas mērogā, man liekas, ka jau ir mīms. Ja tā ir, tas ir 10% no un arī cilvēki reāli taisa tos savējos viģiks, izmantojot to audio, kas vispār mani mind-blowing. Kāpēc tā dara kāds? Uzlūk parūciņas. Jā, uzlūk parūciņas. Es gribu piedzerties. Pat Klondike nošēroja. Jā, Klondike arī bija ielikusi. Jā, pat dzeršana, latviešana. Tas laikam ir tas izskatās, ka latviešiem ļoti patīk. Viss, kas ir pa dzeršanu, tas vienmēr aizies. Jā, mēs arī viņu palaidām, tā, kad bija pasaules čempionāts hokejā. Tieši to. Jā, un tad mēs uzrakstījām to tur. Viss Latvija šobrīd. Viss Latvija šobrīd. Ar tādu domu, ka tas var nozīmēt jebko. Tas var būt saistībā ar hokeju, tas var būt saistībā ar dzeršanu. Man liekas, ka tas aizgāja pa dzeršanu. Visticamāk, jā, jo tagad vēl joprojām cilvēki viņu šēro un laiko un komentē un tādā garā, tā kā hokejs jau sen ir beidzies. Kad tas bija pirms mēneša? Maijā bija pasaules čempionāts, spēlēja pret Vāciju. Un mums arī bija tāds, redzējis, ja Latvija uzvar, visi Latvija šobrīd grib dzert, ja Latvija zaudē, bet zaudē tā kārtīgi.
Man liekas, ka 8-1 beigās bija vai 7-1. Jebkurā gadījumā visi latvieši grib piedzerties, tā kā tas bija ļoti labs veids, Jā. kā mēs varam vienkārši apspēlēt visas puses. Tā kā jā, tas izdevās. Bet tas arī bija ļoti ātri. Man liekas, ka būs kaut kāds algoritmam vajag būt, ka vajag postot tur, nezinu, dienā 4 video. Jā. Tad tikai. Bet mums Bet pa lielam- TikToks ir tā vieta, kur mums ritīgi. Pa lielam mums arī baigi viņš ļoti ātri uzkāp līdz tam pirmajam 1000 tīra to, ka mēs dienā likām 2 video, man liekas. Mēs jau tas... Bet, ok, labi, tāpatās. Viņš jau ir par 2000 to. tas tāpatās ir still vēl sākums, jo, tas ir ļoti daudz latviešiem arī TikTok kontu, kuriem jau tur ir jau, man liekas, Bet tas jau kaut mums, kāds- tāpēc es arī Bet sākumā priekš teicu, mums ka tas ir man daudz, jo mēs man ir nekad nereāli nedomājam būt TikTokā slaveni. Tas tāds, protams, ka mēs domājam, ka eventually tas notiks, bet vienkārši ne jau tas, ka pirmajā tas mēnesī. nebija goal. Tas nebija goal pirmajā mēnesī jau tur kaut Tas kāds. ir goal, bet tas nav tā kā iespējams pirmajā sekundē, kad tu tur jā. ieeji un tu uzreiz esi. Jā. Bet, jā, es nekad nedomāju, ka TikToks būs tik ļoti mūsējā Un platformā. ko arī nozīmē famous, tas arī tāds Protams. baigais jautājums. Jā, vienkārši tas, ka tik daudz tie views, tas uzreiz Tas ir liecina. amazing. Tas ir vienkārši fantastiski. Mm. Man visvairāk apbrīno tas, kas arī šodien es domāju, tāds pļāviens. Reāli, tā kā mēs kā mēs filmējam, rullējam tālāk, cik ļoti, tā kā tas ir crazy, ka mēs actually to filmu arī uztaisījām, kāda viņa ir. Jā. Jo tas bija pa lielam, diezgan nereāli. Tas varēja noiet greizi, tas nogāja greizi. Viss nogāja greizi, Mums- mūsu komanda neviens negribēja Bet strādāt. tas jau bija uz beigām, bet sākumā mums noplīs mašīna, mums noplīs. Jā, viss vienkārši gāja Bēnam. galīgi pakaļā. Jā. Tas bija crazy, bet tāpēc, man patīk, ka to katru reizi, kad mēs uztaisam šitos, es vienmēr esmu pārbrīnījies, ka mēs vispār to varējām izdarīt. Tas bija ļoti sarežģīts projekts. Tas bija, cilvēki nezina droši vien to, ka tā ir Bakalaura. mūsu bakalaura filma Baltijas filmu mediju skolā. Ar šo filmu mēs pabeidzām skolu, ieguvām savu bakalaura grādu. Un, Filmas sākumā var redzēt to tas Tallinas universitātes to logo. Jā, tāpēc arī filma ir filmēta Tallinā. Tas viens cilvēks, kas tur ierakstīja, kāpēc filma filmēta Tallinā, pilnīgi apvainojies. Ak, Dievs, šausmīgi, briesmīgi, ka viņi Tāpēc. Igaunijā filmēta. Mēs Ak, atvedām. Dievs. Tas bija arī nereāli, ka mēs vedām tieši tos latviešu aktierus. Tas bija, man liekas, visgrūtākais, bija tā braukšana. Jā, Tas, ka vajadzēja atvest visus tos tur. jā. Es nezinu, vai mēs stāstām pilnīgi visu par to filmu, bet arī tas, ka tas špēriņš nestrādā. Jā, mums negaidīja tas spēriņš. Tāpēc Viss viņš ir- sains, visur, kur tas spēriņš figurē, viņš ir vai nu iestumts, vai viņš ripo pa kalnu lejā, vai kaut kas tam līdzīgs. Jā. Tur apakšā ir cilvēki, kas viņu stum, rinīt stum, Jā. reāli apakšā šitā ten. Tur fucking spēriņ. Jā, bet, arī tas, kad visi tos aktierus, ka mēs vedām uz Tallinu, tas bija diezgan crazy. Viņi vēl filmēja ārpus Tallinas, tā kā tur visur visu laiku bija 20 km separāt uz vienu pusi, uz otru pusi. Jā. Un mēs to visu sīkie kaut kādā kopā uztaisījām. Bet jā. Jā, cerams, perfekts. Jānis vienkārši fantastisks. Mēs viņu noteikti, viņš būs arī kādreiz studijā šeit, būs jāpierunā. Viņš atnāk mums ciemos un parunāsimies par dzīvi, bet nedaudz. Jā, pa viņu filmām, pa viņu Jā. izrādēm. Ļoti. Mēs tagad ir aizgājis. Mēs noskatījāmies to Pastmarku no Romas. pastkartu, man liekas. Pastmarku. Pastmarku. Jā, tam pastkartu no Romas tā ļoti, ļoti laba filma bija. Es biju pārsteigts patiesībā, jo man latviešu filmas nepatīk kā tādas. Jā, Es šausmīgi. esmu pilnībā pret, jo man vienmēr liekas, problēma ir tā, ka vienmēr ir tāds, būs ritīgi, nice, kaut kāda jauna ideja, kaut kas ļoti oriģināls, liekas, kaut kas interesants, kaut kas, ko latvieši mēģina darīt, un es skatos, un es vienmēr esmu disappointed. Un man vienmēr besī ārā tā sajūta, ka beigās ir tā, ka es esmu noveistojis savējo laiku, vienkārši skatoties kaut kādu pilnīgi mēslu. Un tas man vienkārši... vienmēr ir tā cerība, ka būs ritīgi labi, bet Jā. beigās vienkārši nav, un tas man tik ļoti tā... Kāpēc nevarēju uztaisīt šo labāk? Un es jau pēdējā laikā es jau esmu padavies uz to faktu, ka es gaidu kaut kādu. Es skatos uz to, ko mēģinu. Jā. Ja filmā vispār nav nekāda riska, un tad tas tiešām ir waste, tā kā laika izniekošana. Bet ja kaut ko pamēģinu, tad es neskatos vairāk uz to tēlošanu, un to es skatos uz to, ko jūs mēģinājāt izdarīt, un ka Latvijā vēl tas nav bijis vai kaut kā tādā veidā. Paskart no Romas bija ļoti labi. Jā. Man ļoti patika, kā ap divi aktieri spēlēja.
Arī pārsteigums, tur Rudolfs Mičelsons. Jā, Rudolfs Mings bija. Viņš bija ļoti rēcīgs. Viņš bija ļoti rēcīgs, tas ir ļoti smieklīgi, ka viņš tur bija. Es vispār negaidīju. Tādu odziņu arī iedēlu. Jā, rēcīgi. Jā, forši. Tiešām forši filmu. Jāni, tu esi baigies malacis. Ļoti smuki tev sanāca notēlot, ļoti believable. Arī, kā viņai bija vārds aktrisei, Indra. Es aizmirsu uzvārdu. Mēs varam apsīties ātri. Indra Burkovski, jūs arī ļoti, ļoti labi darbu izdarījāt šajā filmā. Kā vienmēr. Vienkārši leģendāri. Leģendāri. Es nevaru. Man šitādas filmas es noskatos, un man tas iedod tādu inspiration, un man ir prieks, un es ticu Latvijas filmu nākotnē. Un tāds, jā, ļoti labi. Viņa arī, man liekas, tā filma vinnēja Lielo Kristapu. Tā kā, jā. Ļoti labi. Viņš bija ļoti tāds. Ļoti labi, malacīši. Ko mēs tagad, kas ir noticis par šito laiku? Ak, Dievs. Pēdējā sērijā es biju izņēmis visu kaut ko ārā no savu tēmu, man bija atsūtīts. Jā. Un tā kā vasara jau ir bijusi, vēl turpinās, vasara nebeigsies nekad. Jā, tagad mēs esam. Bet mēs esam jau izmantojuši tos hamokus, ko mēs esam. Otiši jau ir nopircis jau vēl viens. Es jau pasūtīju tāds pašs arī no Temu hamokus. Mēs jau reklamējam visiem. Man liekas, jau kaut kāds. Man liekas, ka jau kaut kādi jau 5 jau ir nopirkuši. Šī ir tāda no vienkārši hamoku vasara. Es arī tādu pašu cepurīti nopirku. Tagad mēs visi vienkārši Kristē arī tādu pat cepurīti. Tagad mēs visi vienkārši esam tādi Temu cilvēciņi. Visiem ir kaut kāds cepurīts, hamok. Un mēs vienkārši baudam vasaru tagad. Tas ir baigi. Es nevaru hamokā gulēt, ir vislabākā lieta. Tas ir tik forši. Man tā patīk vienkārši. Jā, bija smieklīgi. Mēs ar Kristi palikām skrundā panākt hamokos. Un es guļu pa nakti un es tā kā pamožos, un pēkšņi es dzirdu, ka kaut kas šauj. Kaut kas. Man tāds, what the fuck? Es zinu, tas nevar būt nekas cits kā kaut kāda ieroča. Kāds kaut ko šauj. Pēkšņi arī kaut kas uzsprāgs. What the fuck? Kas tās par skaņām ir? Un es tāds beigās no rīta pamožos, Kristā, tas tā, tur viņiem tā skrunda viens, tur, kur viņiem tā treniņa zona. Tāds, jā, pareizi. Kristā nebija sabijusies? Protams, viņa arī bija sabijusies. Tu tāds pamodies un visiem tāds, jā. Nē, bet, Kristi pateica, es atcerējos, ka tur bija tā treniņa, man tāds, jā, pareizi. Es fucking pa nakti, es meklēju, googlēju, vai Rīgā viss ir ok, vai nav kaut kas, nezinu, mūs neiekaro, vai kaut kas tam līdzīgs. Man tas pirmais sprādziens, ko es dzirdēju, no ko es pamodos, tas bija tāds ritītās tālumā, tāds. Man tāds kāds kaut kas tika nobombardēts, tikko sāk Dievs. Es vispār pilnībā aizmirsu, kur es esmu. Tāds, loģiski, ka tur kaut kas tāds notiek, bet, es negaidīju arī, ka pa nakti tas man vienmēr ir pirmais. Man vienmēr ir kaut kāds tests, kaut kāds džel. Jā, bet arī, ja tas notiek, ja tiešām būtu, tad tas sirēns visur skanētu. Jā, gan jau. Un Rīgaņa jau būtu pirmā. Jā. Tu zini, no krasta jau būtu, jā. Es domāju, ka arī zvanīt telefons uzreiz, visi prasīt, kur tu esi, kas notiek. Nezinu jau, kā tā situācija. Bet, tagad tu guli pa nakti jau. Hamokā. Tad šūpojās tāds. Hamocīši vienkārši. Sāk šūpoties. Tāds, šeit. Nāk tuvāk. Tu tāds redz caur tam hamakam tāds. Izzipo tāds. Gaismiņi nāk no mūna. No mēnesis. Nē, ja tā gan būtu ritīgi, tad jūs fucking bēgi. Nē, jā. Jo tas arī, bet vistarākākais tas, ka tev jātiek ārā no tā hamoka, ja tu tiešām actually nokrīt kaut kādu, nezinu, tur ātri. Ja tev vajag tik tādā. Kad sāk bombardēt, tad reāli tev fucking vienkārši plēs viņu vaļā un skrien. Krist ārā, man vienalga. Jā. Tu tirs. Bet, ja tu esi šitā. Bet es arī tajā naktī sapņoju, ka reāli bombardē kaut ko. Un ka es muku projām, ka tika nomest kaut kāda, nezinu, atombumba vai kaut kas tam līdzīgs. Ka es sapnī redzēju, ka viņi krīt un tās nokrīt. Un es tāds, shit, mums jābēg projām. Bet viņi neuzsprāga. Tas bija tāds, tas tāds viņi jebkurā brīdī var uzsprāgt. Jāmūk projām, pofīgi, ka viņi jau neuzsprāga. Bet es redzēju, ka viņi nomet. Jā. Tas arī tāds ir tas prikals. Vai tu jau, es nezinu, vai tu atceries to tajā brīdī, vai nebija tā, ka tev viņi nokrit, un tad varbūt sapņu beigās viņi uzsprāga, un tajā brīdī viņi uzsprāga arī īstajā dzīvē.
Jo man ir bieži vien tā bijis, ka es dzirdu kaut kādas, es kaut ko padomāju pirms tam, piemēram, pa pulksteni. Jā. Man ir tā, ka es redzu to pulksteni, es uz viņu paskatos, un tad viņš sāk zvanīt, un tad es pamožos. Ka es jau pirms tam, jo tas jau arī, cik sapņi 8 sekundes, ķipa. Jā, ļoti ātri. Saka, kāda ir, bet, tas smējam, ko tur iekšā tu vari pateikt, mēs bijām šitā, ten mēs bijām aizgājuši, šitā, tās nav 8 sekundes, tā, ka tu vienkārši runā par to. Bet ir kaut kā, ka tu jau, vai tu bet jau tas arī, tas notiek, cik es esmu dzirdējis, tas ir kaut kāds, tas, ko tu atceries no saviem sapņiem, ka tu pamodies, noticis kādās pēdējā, kaut kādā 1 minūtē. Man tieši 8 sekundes kaut kādas pēdējās tieši tās ir. Varbūt arī, jā. Ka viss tas, tā kā Inception tas laiks apstājās. Jā, ka ritīgi maziņš tas laika posmiņš, bet tu tik daudz nosapņo tajā brīdī. Tagad šodien arī mēs pirms podcastu mēs meditējām. Jā. Un es šodien esmu ļoti nogurs. Un es neesmu izgulējis. Un līdz ar to man bija tā, ka es vienā brīdī sāku just, ka es miegu ciet. Jo es vienkārši sāku sapņot. Bet es tā kā sēžu šitā, bet es sapņoju. Tu jau jūti, es jūtu, ka es eju kaut kādā sapnī. Bet tur arī, vai tas ir tas, ka tu ieeji transā? Tur arī tā līnija ir, kas būs, jo eventually tev jau būs tā, ka tu ieies kaut kādā mindsetā, tajā, es nezinu, kā viņi sauc. Bet man bija tas moments tāds, kad es tāds, tā kā, liekas, ka es tā kā miegu ciet, bet, un es attopos, un man tāds, es kaut kādu sapni jau tikko, man jau notika kaut kāds sapnis, kaut kāda situācija jau bija tur. Jā, tā kā aizpeld, pirms gulēt, sāk peldēt tās domas. Dažreiz ir kaut kāds, tu jau esi kaut kādā situācijā, tu jau kaut kādu cilvēku runājies, tāds, pa kuru laiku es to cilvēku tagad satiku, es tagad guļu tāds, reāli, tāds, uz kaut 1 sekundi iemīgi. Tas pats arī bijis, kad es atceros, ka skolā sēž, un es tāds iemiegu, un tāds kaut ko jau nosapņoju jau. Bet tas arī uz to sekundi. Tur jau liekas, ka ritīgi daudz jau kaut ko izdomāja, bet es arī kaut kad es teicu, mēs tur kaut ko skaties, kādu filmu vai ko, un tu tāds, sorry, es aizmīgi. Vai mēs skaties kaut ko editingā vai kaut kā tādu, bet man tas bija, reāli dažas sekundītes, un tu jau saki tāds, sorry, piedod, es aizmīgi. Tev varbūt likās jau, ka tu jau guli stundām, bet tas reāli ļoti, ļoti īsts brīdis. Jā, mēs editojām, tas tāds, tu man prasījā, tu redzēji? Bet, mēs skatāmies to footage, kad mēs editojām Jāņa video, tas bija. Jā. Jāņa video. Kaut kādu vietu. Jā, tad man tāds, tev patika, es tāds, sorry, es iemīgi. Un tad tu tāds lietas vēlreiz, un es vienkārši aizmiegāk. Un tas bija cik kaut kāds 30 sekundes. Man tāds, vienkārši viss šovakaram. Jāmauc mājās. Pietiek. Jā, nav vairāk, tur nekas nenotiek. Jā, tas ir. Bet Jāņa ir pagājuši mums. Jānoskatās. Noskatieties mūsu līgo video. Tas nekas, ka Jāņa jau ir beigušies. Tāpat tās video ļoti labs un ļoti smieklīgs. Tā kā lūdzu noskatieties, lai jūs redzēsiet mirt un ziedīt savā pēdējā piedzīvojumā. Nezinu, varbūt, kad iznāk šī epizode, varbūt jau būs vēl jau kāds jauns piedzīvojums, bet noteikti noskatieties Jāņu. Un, ja ir jaunāk iznākus, tad arī to nākošo noskatieties. Un arī noskatieties arī Lieldienas sēriju, un arī noskatieties Rododendra sēriju. Un arī podcasts, viss iepriekšējos noskatieties, kas ir katrs tur, ja nemaldos, kādu stundiņu, kaut kas tam līdzīgs. Bet noskatieties visu tagad un tulīt, un jūs to nenožēlosiet. Nekādā gadījumā. Tieši tā. Nu ko? Es domāju. Ko tu domā? Vēl kaut kas nebija. Kas vēl notika? Zinu, ko es pamanīju. Es šodien skatījos to pirmo epizodu, un es pamanīju to, ka mēs veipojām. Jā, es tikos nusiņā. Jā, bet reāli, es neesmu veipojis. Tā kā, man liekas, ka pēdējā podkāstā es varbūt vēl veipoju, bet es vairs neveipoju. Es tagad esmu pārgājis uz snusiņiem. Es ceru, ka tas ir labāk. Es negribu teikt, ka es esmu vainīgs, bet man liekas, ka es tur biju influencējis. Ļoti noteikti. Jā, visi cilvēki apkārt. Diezgan daudz cilvēku apkārt, kas man ir tuvu, tie snuso tagad. Un vienkārši, jā. Jā, jo arī bija, mēs vēl strādājām. Tas jau bija. Mēs vairs nestrādājām, bet darbā mums visur apkārt kurī. Vienkārši gribējās iziet, visu laiku bija tas. Jā, darbā tas noteikti, ka viss gāja, cits tur pīpēja cigaretes, cits tur veipoja, tad vienmēr bija tāds, ka tu izēji ārā un gribās parunāties. Tu nevari iziet ārā un snusiņu ielikt, jo tāds nevar baigi nostāvēt tas snusiņu, tad baigi stiprais snusiņš gadās. Bet jā, tagad ir snusiņu laiks.
Nu, es nezinu, man liekas, ka tas ir daudz labāk. Protams, tas vēl aizvien nav labi un tā. Nu, protams, es domāju, ka tas ir daudz labāk par kurīšanu vai veipošanu. Jo bija pēdējo reizi, kad man bija veips, tad man, es nezinu, vai viņš bija sūdīgs vai kas, bet, tiešām bija jau tā, ka jāklapo bija no viņa, un tas vienkārši bija tā pretīgi, ka sēž kaklā tā kaut kāda sīrupainā garša. Bet tas, ka vajag to nikotīnu, tas tā padās. Nu, jā. Nē, zin kā, es nezinu, man personīgi tas ir tāds, vai es, piemēram, man vienmēr kaut ko vajadzēs. Vai tas ir kaut kāds našķīts, kaut ko ēst, kaut kāds čipšus, vai es kaut kādu snusiņu, vai, nezinu, iepriekš tas bija veips, vai kaut kas tam līdzīgs, ka kaut kas, vai kaut kāds končs, vai kaut kas prasās, kaut ko gribās. Es nezinu, kāpēc tas ir no bērnības iegājies kaut kā, ka vienmēr kaut kam jābūt ir, vai kā es esmu, varbūt, izlutināts bijis tādā ziņā. Bet jā. Mums arī tīk konsūmošana. Jā, pārticībā. Bet tas arī citreiz ieliek tos nusiņus, tas es varu neēst tagad. Jā, tas tāds gribās kaut ko ēst, apēc nusiņu tāds nevajag ēst. Netīšām apēd viņu īstenībā. Jā. Paliek sūdīgi, aiziet apušai ap plaušu. Cik daudz nusiņus tu esi ielicis? Reizē? Reizē, jā. Man 4. 4? Pilnīgi jauns? Jā. Tas bija vājš nusišs? Viņš bija, tāds vājāks par šito, jā. Kur tu viņus liki? Jo man reāli te ir tikai 2 vietas, kuras var ielikt. Man tu aiziet tālāk. Vēl tālāk? Viņš neizkrīt aiz vajag kaut kā. Man neizkrīt, nē. Es nesaprotu, ka tu man stāsti, ka tu aizmiedzi snusiņu. Jā, tas ir. Man pēdējā brīdī tas ir. Es vienkārši, šodien aizmiegu snusiņu arī. Es nevaru iedomāties, kā tu var aizmigt. Man snusiņš ir tāds, ka, ja man nāk miegs, es paņemu snusiņu, man vairs miegs un es pamožos. Tev ir tāds, cik es saprotu. Man sāk, tas ir kā kur reizi, bet jā, ja es gribu, ja es esmu tāds nogurs un ja es ieliku vēl snusiņu, tad es būšu vispār vēl vairāk. Un man jau vēl ciet uz tādu gulēšanu. Es domāju, cik tev pretīgi, ka tu pamodies ar to snusiņu. Nav pretīgi. Kā? Man ir pretīgi, kad es vienkārši prostu viņu turu pārāk ilgi, man jau pretīgi paliek. Es, piemēram, arī esmu gliemezīšs. Tie, kas nezin, gliemezīts ir tas, ko tu snusiņam paņem, tur viņu mutē, un tāpēc tam tu ieliec viņu šitajā compartment un ieliec šeit iekšā. Un, tas ir, cik vien pretīgi var izklausīties. Jā, ļoti pretīgi, un tas, ka viņi arī sauc par gliemezīt, tas arī nepalīdz. Tu ieliec iekšā šeit gliemezīt, un tad ir baigā lieta tāda, ka tu vari pēc tam viņus izžāvēt un izmantot vēl vienreiz. Ļoti daudz cilvēku izmantot vairākas reizes. Es arī Tik, ja tu viņus sauc par gliemezīšiem, tavs reizes tas viss man ļoti ilgi vajadzēja, lai es tā actually saņemtos izdarīt. Es biju ļoti desperate, ja man bija beigušies snusiņi, un es paņēmu viņus izžāvēju. Un tad es paņēmu, man bija ļoti grūti saņemt. Es pirmo, ko es ieliku, man bija tas, nē, es to fucking negribu, man pretīgi paliek. Tas ir ļoti disgusting, ka kaut kāds, nezinu, tur vecs siekals vai kas tas tāds ir. Fuj, cik pretīgi. Izšāvēts. Bet tāpat tās viņas jāizmazgā vai kaut kas tam līdzīgs. Es nezinu, man tas liekas tik pretīgi. Jā, tā arī var. Tur viņas ielikt kaut kādā. Ūdenī? Nē, neturēt ūdenī, bet vienkārši noskalo. Bet viņi jau, varbūt viņi nepiesūcās. Gan jau, ka viņi piesūcās ar siekalam tāpat tās. Bet es viņus izžāvēju. Man bija tāds, es viņus tagad tādas, nezinu, žāvētas zivtiņas kristienāk istabā. Viņi tāds skās, kas te, kā tu teici, zivtiņas žūst vai kas tur? Kaut ko žāvē. Tas ir pretīgi. Mēs viņus bija tā izlicis rindiņās tas ir pretīgi. Ja kādam citam jāskatās uz tevis. Jā, tu dzīvo viens pats, tāds, kur tad es citur uz logu uzlikšu vai kur? Es pielieku pie ventilatoriņa. Man bija labi, ļoti ātri viņas izžūst. Un tad viņi tādu lido pagājis, vienkārši snusiņu visur apkārt. Tad iet pie rindiņā, Dievs! Un es viņu šitā, un es gaidu, kamēr atlidos pie manīm, un es tāds, vēl viens. Jā, tā kā Harijā Poterā tās, kas tās bija atslēdziņas lidojošais, tās snusiņi lido pagājis. Tie mošķīgi zilie. Es gribētu šitādos taisīt skeču. Jā, tas ir rēcī. Mums vajag VFX cilvēki. Kāds atsaucās lūdzu, kas mums palīdzēs ar VFX uztaisīt, ka lido snusiņi visur apkārt Rinīšu istabā. Es aizēju pie viņu, viņš vienkārši snusiņi ēdektu. Kur snusiņš? Kur man snusiņš? Es paņem noķer vienu. Es to vairāk redzu kā tādu relaks, ka es vienkārši tāds sēžu, kaut ko montēju, es izņem ārā, es palaižu viņu. Un es tāds gaidu un skatos, kad viņš atnāks pie maniem tas nākošais. Mums jāuztaisa kaut kāds burvestība šitā ten kaut kāds... Ne Oms, tas varbūt jebkas, tas varbūt kaut kāds... Īsfilm?
Nu, tā kā īsti filma, jā, ka mēs vienkārši esam tā kā... Nu, kaut kāda maģija vajag, Ka maģija, jā, ka visiem ir kaut kāda maģija, kaut kādas spējiņas vai kaut kas. Bet bez tā VFX mums, to viss ir tā jāspēlē. Nu, vajag VFX. Es ļoti gribu VFX mūsējos Mēs jau izmantojām. Ja kāds skatās mūsējos Cold Plunge viģiks, Nu, jā. tad tur ir viss kaut kāds uguntiņas un viss kas. Arī kopš pirmajā sērijā mēs izlēmām iet Cold Plunge'ā. Es atceros, ka es teicu, ka es to nevarēšu izdarīt. Un mēs to izdarījām nākošajā dienā. Tie, kas noskatījās pirmo sēriju, mēs kaut kādā brīdī, man liekas, pie pašām beigām kaut kur tajā epizodē izlēmām tāds, jā, mēs rītdien ceļamies, esam 8, ejam peldēties un ejam Cold Plunge. Un tad mēs to actually saņēmām. Tad bija fucking augsts ārā, tad bija ūdens kaut kāda. No 4, kaut kāda 3 grādi. 2 grādā Daugavā, man liekas, bija. Nu, nereāli augsts bija. Un mēs to izdarījām, un mēs to darījām reāli. Cik dienas pēc kārtas, kaut kādas 30, man liekas, arī gandrīz sanāca. Vairāk, jā. Nu, tu izturēji, man bija jābrauc es braucu uz Amsterdamu. Jā. Nu, tur jau kanālos tas bija tāds stulbāk. Nu, jā. Tajā laikā tu vēl kaut kur... Es meklēju visu laiku, mēs braucām ar autobusu, un es tāds skatos kaut kādā tur pie benzīna tanka, es ieraugu, rekuju kaut kādu vietu, kur varētu peldēties, izlasu, tur rakstīts poliski, cik es sapratu, ka tā ir kaut kāda ugunsdzēsējiem vieta. Un tāds, nu, teorētiski es tur varētu ielīst. Tu tāds aizaudzis, sakodām aļģēm, man tāds, kā tas tagad izskatīsies, ka es tāds viens pats tur iekšā. Tas būtu rēcīgi, man tā vajadzēja izdarīt. Uzfilmu. Bet man arī nebija īsti, kas filmē, un bija jau kā kaut ko jau es varēju sarunāt, bet, Kā bija tā bija. Kā bija tā bija, bet pa to laiku Latvijā bija cīruļu putenis pēdējais. Un man bija tāds blīni. Es uzreiz paskatījos. Ir tas viens video. Pagaid, es uzlikšu to video. The summer is magic. It's magic. Jā, bija tas viens, kur nereāli augsts bija. Es paskatījos pa logu, un tā īstenībā bija pirmā diena, ka man gribējās pat iet, tāpēc, ka man bija tāds redzēja, ka sniegu, un man bija tāds, es nevaru neieiet. Jo mēs jau arī visu laiku gājām Cold Plunge, bet nebija ziema. Jā. Jo varbūt kāds varēja domāt, ka jau paliek siltāks. Nē, es negribēju. Es nevaru tev sejā var redzēt, cik tu bēdīgs esi. Nu, es jau smaidīju. Jā, man bija struggle ir vienkārši tik real. Tīgi nereāli. Jēj! Vot šitajā vietā. Un tas, ka tu šitajā vietā es nomirs reāli. Vot šitajā ten, man bija tāds, es nejūtu vispār. Es ļoti ilgu laiku nejūtu kājas un rotas. Vienalga, cik daudz es tur apsedzos ar kaut kādiem cimdiņiem un kaut kādiem tādiem. Man viss bija vienkārši, es biju pārsals. Jo tev vēl... Un tu vēl pats filmē. Tev bija jātur rokās tas telefons. Jā, un tev ir pliks rokas, sniegs, mīnus grādi. Un es jau biju jau. 28. diena. Tik forši. Šitais jau ir kaut kāds aprīls jau. Ak, Dievs. Un 5 laiks. 5 laiks. Pasēc, cik daudz cilvēkiem patīk šitais. Tas tik novērtēts. Bet mūs skatās kaut kādi indieši un kaut kādi no citām valstīm ir. Tas jau mums ir tāds weird content. Mēs runājam par to, ka liek cilvēki tāds. Mēs liekam šitāds. Jā. Rēcīgi. Un man rēcīgi liekas, ka mēs vēl aizvien, tā kā katru rītu mēs maucam peldēt, mēs vēl aizvien viņu saucam pa Cold Plunge, bet no Cold Plunge tur ir baigtā. Arī dienā, kad ir plus 30 grādā, tas ir Cold Plunge. Tas, ko ejam uz Cold Plunge, tur fucking pilns, vienkārši viss beach, pilns ar cilvēkiem, bērni spēlēs ūdenī, mēs tādi ejam iekšā tāds. Cold Plunge. Man patīk tas pārējais posms, ka mums laiktās čībiņas ir. Un tad tas jau var kaut kādā jau, kad paliek jau kāda plus 15, kaut kas tāds. Ūdens jau vēl aizvien bija ritīgi augsts. Bet jā, es jau gāju jau peldēties. Nē, tas bija crazy. Bet, jā, mēs to visu darīsim visu gadu. Tas arī turpināsies rudenī. Un arī... tieši rudenī jau tas tieši uzies uz tādu lielāku, tāpēc, ka tad tas atkal pārētīsies pa Cold Plunge. Tad tas būs Cold Plunge, un to mēs darīsim visu caur gadu. Tas ir tas plāns. Bet tas bija ritīgi, jā. Tas no tās ziemas tādas depresijas, tas ritīgi izvilka. Tas ļoti palīdzēja. Jo mēs sākām taisīt tos viģiks, mēs sākām... Es jūtos tik inspired, kad es ieiet tajā augstā ūdenī. Reāli, man pat tagad dažas dienas ir grūtāk ieiet tajā ūdenī, nekā tā, kad bija kaut kāda ārā mīnus grādi. Reāli, tā kā mēs gājām tajā augstajā, tu tāds kaut kā nejūti to augstumu pilnīgi no tā, cik viņš augsts. Jā, tā kā ir tas ritīgi iekšā, tu vienkārši esi tik ļoti focused.
Un tu tāds pat nejūti, cik Bet viņš... tu nedrīkst kustēties. Jā. Tas ir tas Un nu, tagad tu prikals. izēj ārā, tad tu sajūti, cik patiesībā augsts. Nē, īstenībā tā, ka tu izēj ārā, Jā, tad, tieši jā. tas, ka tu Jā. tev tā kā tāds eiforijas sajūta, un tu vispārībā neko nejūti. Tev ir tāds uz kaut kādu brītiņu. Visgrūtākais ir, nu, tā kā pirms tu sāc iet iekšā, ka tu ģērbies nost un jau vēl lietas līst vai, nezinu, sniegs, tu tāds vēl tās drēbes nost, tik augsti ir, un tad tu tāds iekšā ūdenī, un tad jau ir tāds miers, un tu tikai domā par to, lai tu ātrāk iziet ārā, lai tev atkal siltāk palikt. Bet tas bija ritīgi labi. Tā sajūta pēc tam bija tik labi visu dienu, ka tu esi iegājis tajā augstajā ūdenī un pēc tam vēl uz džimu aizgājis. Vēl nokačājies ritīgi. Tu tās divas lietas izdari. Mēs, piemēram, bezdarbnieki. Mums nav nekas, vispār nekas nenotiek, nekādas filmēšanas, nekas tāds, bet ja tu jau ieej tajā cold plunge un tajā aizej uz džimu, un tur vēl pēc džima vēl kaut kāda pirtiņa vai kaut kas tāds, tad jau tu uzreiz liecies. Tev ir tāds weight tā kā nost no tevīm, ka tu esi vismaz kaut ko izdarījis. Man ļoti patīk tā sajūta, ka kaut kādos 11. Tāds es jau esmu izģimojies, es esmu bijis pirtī, es tik daudz, es esmu bijis cold plungeā gājis, es esmu nokačājies, es esmu pirtī bijis, izgājis ārā, es esmu tīrs, nomazgājis, un tu jau tik daudz esi izdarījis tajā dienā. Ir tāds gandarījums jau, ka tu jau tik daudz, un tu esi inspired, un tev tāds gribās vēl kaut ko darīt, un nāk visāds idejas galvā, jo tu esi ritīgi pamodies arī pēc tā augstuma. Tagad ir tāds, ka tu ieej nopeldies, ir labāk nekā neieiet vispār peldēties, bet, Stil tā sajūta nav tik laba. Tu nedabūtu tos benefits tāds, kas būtu, tev jāatrod kaut kas cits, tāpēc mēs sākām meditēt. Tagad mēs sākām meditēt, kas arī ir baigi forši. Bet arī, tas, ka mēs gājām tajā cold plungeā, tur jau arī pēc kāda laika man arī stāstīja kāds, ka, lai tu uzbildot to habit, tev vajag 2 mēnešus kaut ko darīt. Un es arī to jūtu, ka mēs vienkārši ejam jau. Vienalga. Kas? Mēs vienkārši ejam iekšā. Lido iekšā. Nē, tas ir vienkārši fantastiski. Tā filmēšana mums apstājās bišķiņā. Jā, tas bija. Bet tikai tāpēc, ka mēs vairāk tam TikTokam pievērsāmies un beidzot izdarījām arī šito pirmo sēriju mēs izlikām tagad. Jā. Tā kā... Jā. Viss aiziet. Bet man liekas, ka tas viss sākās no tā cold plunge. Ka vienkārši izlīd cauri un tad var sākt. Man tā rutīna. Tas ir ritīgi svarīgi. Tas izsit arī no tās iepriekš. Jā, jo tik līdz tev arī vairs tev nav darbs un tu neej uz neko, tad tāds, ka tu vari gulēt līdz kaut kādiem 11, 12, tu tāds vienu dienu ieg gulēt kaut kādos 3, un tad tu pamodies kaut kādos 1 pa dienu, un tad ir tāds, visu dienu jau beigusies. Ko tad vairs? Tad vienkārši jāiet gulēt atkal vēlāk. Pēc kaut kāda brītiņa, nezinu, tu tur vienkārši paskaties kaut kāds viģiks visu dienu, un tu aiziet gulēt un īsti neko neizdara pa dienu. Bet redz, tā, ka tu piespiedi sev katru dienu celties, un tu nopeldies, un tev ir kaut kāds tā kā jau kaut kāds tā kā ķeksīši, ko tev vajag atķeksēt dienas laikā, kas ir jāizdara, tad uzreiz ir tik daudz labāk. Un tas mind arī tev, prāts strādā daudz labāk, un viss, un tu esi more creative, idejas nāk, viss ir organizēts, un viss notiek, un tas ir. Jā, šitā peldēšana, tas ļoti, ļoti labi. Man ļoti tas palīdz. Tas ir vienkārši tik daudz problēmas atrisināja. Nereāli gāžā. Baigi gāžu lietas. Es nezinu, vai var dzirdēt, bet nenormāli gāžu lietas šobrīd. Labi, ir. Relaxing. Būs relaksējošās lietu skaņas šī podcastu fonā. Ja varēs dzirdēt. Mēs arī esam upgradeojušies. Ja kāds skatās, man šitā sērija izskatās bišķi citādāk nekā 4. nekā 5. Jo mums ir gaismās. Mums ir gaismiņas jaunas. Mēs esam bezdarbnieki, bet mēs vēl aizvien pērkam visu. Arī mums ir šitie ten tagad. Mums mikrofoni ir. Mēs neturam rokās mikrofonīs tos. Tā kā jā. Es bezdarbnieku naudiņu tik labi. Paldies Nodarbinātības valsts aģentūrai. Mūsu sponsoriem, vislielākie mūsu sponsori, kas mums dod finansējumu. Jā, mēs ļoti cītīgi meklējam darbu. Katru dienu mēs kādu vakanci meklējam, kurā mēs piesakamies. Mēs vienkārši, ļoti cītīgi strādājam. Vasarā, jā, mēs ļoti gribam strādāt. Ļoti, ļoti gribam atrast darbu. Pilns slodzes, perfektākajā gadījumā. Pa minimālo algu. Jā. Sētnieciņi būsim.
Jā. Bet tas arī tāds darbs vajag. Nē, protams. Nē, nu, jā. Nu, tas ir vienkārši. Bet arī, nu, mēs esam diezgan arī, nu, tā kā, nu, vismaz es zinu, ka, nu, es esmu arī nostrādājis tur tāds darbos. Atceros, kad jau no 16 gadiem es gāju to NVA un ties vasaras darbos strādāju. Jā. Tu strādāji uz ceļu būvniecībā. Jā, talcē bija. Es domāju, tas diezgan daudz arī tādu iedod to skatus. To, ka Ceļi vēl fabrikā tajā brabantā. man ir ļoti liels respekts pret cilvēkiem, kas dara tādu darbu. Jā, tu dabū vismaz kaut kādu perspektīvu. Jā, jo nu, es ļoti tā kā respektēju tos cilvēkus. Arī kaut kāds apkopējs. Es muzejā strādāju pa apkopēju un tīrīju katru dienu podus. Un man tāds, nu, Jā. es katru reizi nolaižu. Es arī uzspiežu pisuāram to podziņu, lai nolaižēs tie mīzeļi. Jo... Es nesaprotu. Bet, nu jā, sadzērušies cilvēki nākot ar viņu. Jā, jo nu, es atceros, cik es biju pēc tā, ka es aizēju uz to toaletu un es redzu, ka nav nolaists pisuārā tas mīzels un vienkārši tā smirda. Man tagad tas viss ir jātīra, man ir jālaiž tas ūdens un tur viss vienkārši nenormāli smirda, viss ir piedirsts. Nu, es cenšos vienmēr tās atstāt aiz sev diezgan kārtīgi. Čup. Kārtīgi čup. Un kad es satieku apkopēju, es saku tāds, tu dari ļoti labu darbu. Aizies attīri to sūdu. Aiziet, reku. Atstāts ir. Tā kā ļoti liels respekts. Ļoti liels respekts par tādiem cilvēkiem. Viņus vajag. Viņus vajag. Bet jaunieši to taču nedarīs. Ļoti, jā, es neticu, ka... Mūsdienās jaunieši vispār. Jā. Tāpat tās, kā mēs gribam. Jā, kā Būt es... famous un Nu, jā. tikt ārā, bet tāds arī nav vaina tiem darbiem. Sāku vai pēc vajag. Vajag vismaz pamēģināt, jā, tos. Protams, iziet tas cauri iedod katrai perspektīvu visam, jā. 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 Nu, es gribēju nedaudz šodien paskatīties kaut kāds video, kas ir mūs iedvesmojuši. Un ir arī viens video, ko mēs neesam redzējuši. Bet ļoti ilgi mēs neesam. Mēs agrāk baigi skatījāmies visādas Latvijas bomārus. Bomāru video. Jo tas Bombs ir vislabākais kontents. Latviešiem tas ir ļoti svarīgs. Es arī domāju, ka rulējam tālāk. Kultūras aspekts, tā kā bomāri. Un bezpajumtnieki. Un es gribētu vienkārši paskatīties vēlreiz tos video un atcerēties. Jo es ļoti noteikti aizmirsu daudz ko. In memory of bomāru. In memory of bomāru un cilvēki, kas dara darbu, ko ļoti daudziem citiem negribās. Un bez bomāriem mēs tomēr nebūtu Latvija. Yeah. Un es nezinu, vai Latvija varētu pastāvēt tāda, kāda viņi ir, un vai viņi būtu tik unique. Tips mast nav kadrā. Tips tur ņemās. Viņa arī filmē podcastu. Piemēram, viens ļoti leģendārs video. Atkal atgriežamies pie satiksmes jautājumiem. Bieži vien, ne pārāk bieži, bet šādi mēs savos raidījumos esam rādījuši arī to, ka, nezinu, kas izdomāt, ka ceļzīmes tiek izvietotas, pilnīgi aplami, tā ka viņas ir pretrunā viena ar otru, un šur tur joprojām patiešām ir lielas nekārtības un neskaidrības ar ceļa zīmēm. Tagad mēs varam būt mierīgi, jo mēs esam sastapuši tādu cilvēku pilnīgi nejaušā cilvēku, kas dara kaut ko ļoti labi. Ir gatavs mainīt šo nekārtību Patīk, ka bez tabūši to uztaisīja. Pat reku cilvēks strādā. Čakls cilvēks. Kur jūs to zīmi nesīsiet? Kur jūs to zīmi nesīsiet? Mēs redzējām, kā jūs izrāvāt ārā. Nevis viņi izrāva, bet viņa bija nolūzis. Kur jūs tagad viņu nesīsiet? Kur uz priekšu, bet iespraudīs, ka viņš stāvēs normālā vietā. Jūs gadījumā viņu nenesat kaut kur nodot? Kā tad? Gudais arī tagad Nodot. Jā, zelta stieņi, ko es nesu tagad. Nu labi, parādiet, kur jūs viņu liksiet. Kāpēc man bija? Lādēkās parādi, bet man ir jāiet. Viņam jāiet, viņš strādā. Kāpēc viņam traucē tā reportīva? Man besī tā Līdz repartīja. Roma jau neies, bet viss jau paies. Un kur mēs tad to zīmi varēsim redzēt? Ak, Dievs. Uz Mārupas ceļiem, bet tur jau tā kā L.A. Indijā. L.A. Indijā. Tur vajag, zīme tur vajag. Ak, Tur tagad Dievs, visā viņam nosaloši tādi. pirksti. Varbūt tas būs kaut kādā televīzijā tagad. Pagaid. Es tev vēl šito zīmi parādīšu, kādas es paņemšu. Varbūt kaut kā te varu Es nešreiz viņam ir sapnis, ka kāds viņu nāk un nofilmē. Viņš tas jau, reku, paskaties. Ja pilnīgi Apstāties aizliegts.
mašīna nav? Uguns mašīna. Mašīna man nav. Es aizēju, bet šitāds nav. Es nepērku veikalā. Es viņos bajau par ruli. Ai, kad bija šitie laiki. Oi. Un šitās es arī dzīvoju. Kāda vaina šis tas ļoti laimīgs. Jā, vasarā. Pozitīvs cilvēks. Runājas, zīmē. Super. Iedzēm. Oh! Es Čapstieni. ne, tik klasisks. Šis tik labi. Hello, Indijā. Lai Indijā. Tad jau, protams, viena leģenda, kas šeit ir Liepājas slavenākā klaidona. Kā šitais video, tas bija vienkārši. 9. gadā strādāja pie tāda pēpiņa pasniedzīga. Tā ir dzīves patiesība. Pēpiņa pasniedzēja. Dzīves Ko es patiesība. varu piedzīvot, lai Dievs tavu klāt? Visus tos puišļus pačitē. Pačitēji. Lai Dievs tavu klāt. Es ataisu katru rītu gaisa un vārzu pīt. Un viņš viņus račīja. Tagad pagāja daudz gadu. Zupīt vārdu. Viņu var pasīties arhīvā. Kurā arhīvā? Un šito puišu uzgāja pakaļ. Spļaumas ejam. Un tagad pēc kādiem 10 gadiem viņš bija sacies gabalos Ak, Dievs. arhīvā paskatāties. Kurā arhīvā? 90 gadu. Jā, tā ir dzīves patiesība. Nu, ielokā Santīnu. Iedokā Man pīsnīgi ir nofotografēt. Tā ir gan ģēldēt nofotografēt. Te man pīsnieki ir nofotografēt. Domājies. Ak, Dievs. Tu gribētu atiņu? Pīsnieki nofotografēt. Ak, Dievs. Te man pīsnieki ir nofotografēt. Tas nozīmē, ka kāds viņai ir gribējis to izdarīt. jā, kāds Tas jau ir visbriesmīgākais. Ka kāds to ir gribējis darīt. Viņi zina. Reāli, nu, tas nav tā, ka viņi nav. Kāds jau iedevis naudiņu par to jau. Tas jau kāds jau ir kāds Vai viņai santīmi vienkārši patīk tā iedevis. darīt, jā. Kāds jau kādu santīmu iedevis. Ak, Dievs. Bet, nu jā, klaidonīt mums baigā. Liepainiec. Liepājas Kā slavenākā viņai tagad klaidona. iet. Bet šitais jau ļoti baigāts suģīgs. Jā, nu es nezinu, vai viņa vēl ir. Kāds liepainieks gan jau zinās to backstory viņai. Jā. Nu, ir vēl viens video, ko es uzgāju vakar. Un es nezinu, kā es tādu nekad nebiju redzējis. Viņam ir diezgan daudz views YouTube'ā. 250. 265,000 views. Tas ir Batuts Beris. Pirmā daļa. Un Tas cik es nozīmē, viņam saprotu, vēl ir 3 viņam ir daļas? 3 daļas, kā Ak, viņš Dievs. laikā pa Batutu. Un es ļoti gribu zināt, kas tur notiks. Trīs kontingents. Kultūras slāns. Jau paņēmi? Nu, davai. Jau iesildies. Tā reska met kūle. Viņš met uz kūlēm. Es ceru. Oh, shit. Nu, kaut ko viņam nemēģina. Nav ko bļaut. No vidu čatspries un uzreiz gaisā, bļa, kā? Ne mūžu. Mīļā, nāc skaties. Sesija, ka viņš nositīs. Kur tam Viņš metīs backflip? Viņš backflip metīs. Ne mūžu. Nē. Tas tev Es jau domāju. Viņš teica, ka šogad viņi izsūtījuši zalimu. Kaut ko dirž, davai. Nu, davai, Berīt, rādi, kas Jā. tur ir. O! Ej, tu nost. Viņš vēl ko zina. Pārdzērīgi. Nu, Pakas dirž. tas stringus vienkārši es uzrāvis šodien. Vidzemnieki. Nu, rēkīgi. Runā Nu, perfekti. davai! O! Vairāk atskaries. Nu, Nē, uz apakaļ. To rokām ar, kaķi. O! Nē, O! Shit! Bet viņš uzmet. Viņš uzmet, bet viņš dirž sasit. O! Nahuj! Un ko tā viņam vēl liks tur kāpt virsū? Ak, Dievs, vēl ir 2 daļas šitā. Ak, Viņam gan jau valīgi Dievs. samaksāja. Jā. Reku, cisk. Nu, viņam salīgi, viņam ritīgi sāp. Viņam ja viņš ritīgi neņem sāp. salīgi. Ak, Dievs. Es gribu redzēt uzreiz otro daļu. Jā, skatāmies. Mums viss tas Nu, ir. davai, Oh, Tas shit. nav flipots vienkārši? Nē. Rīktīgi.
Atpakaļ nebūs. Būs, tur nav. Nē. Tu aizmugari metīs. Ko viņam tagad piesolīja? Viņš, man liekas, pats šito izdomā. Viņš grib, viņam ir mērķis. Viņam ir kamera, viņš tiek filmēts. Mošs trenējās, mošies pēc kādām pāris dienām. Iesildies. Iekustinīt. Nu, palēkā. Jā, iesildies. Sagaidīja, kamēr viņš ir kārtīgi izdomā. Ok. Es nezinu, vai es varu uzmest backflip, ja te pat tu. Es nezinu, priekš tā, cik viņš ir pārdzēries. Tā kā rītimtiņā tā kā. Rītimtiņā. Iešupojies riktīgi un dubultu atspērienu tā kā. Stingrāk! Nu, viņš vismaz... Tagad viņš kājas sasīt. Nu, nekā tur nebija. Bļeķ. Es nepatīšu, viņš sitās visu laiku, tie tur rēc vienkārši. Ak, Dievs. Bet neizskatījās, ka tik ļoti viņš sasīst. Kā jūties? Uzrāpa trubām. Uzrāpa trubām. Man ir žēl. Nav ne? Ega vēl sunīco. Jop, vai Mēģini vēlreiz. Tā ir viņš dusmīgi. Lec, reāli viņam ir fucking, viņš ir pierunāts šito darīt. Lec pats, stulbēt cilvēku. Kas tas tāds ir? Ļak. Šito būs baigi grūti saprast tiem, kas klausās. Jā. Bet jā, principā tur bija... Jā, šit. Tagad puisīts lec pa peļķītē. Tagad puisīts lec pa peļķītē. Tā bija lielāka Ej, tu noš, no baigā. Kas pa kadru. Šitais ir vienkārši, ak, Dievs, kurios. Bet trešā daļa, es nezinu. Jā, trešo es gribu redzēt. Kur ir trešā daļa? Kā viņam var piespiest visu laiku iet? Kā viņš var aiziet apakaļ vienu? Tu iepriekšā? Jā, jo tur bija, reku. Uz to kanālu. Varbūt kanālam ir trešā daļa. Bet jā, tie, kas neredz vizuāli. Mēs skatījāmies kā bombas. Te nav trešā daļa ielikt. Ko? Te ir tikai pirmā un otrā. Bet jā, kaut kāds, te bomārs, viņš lec pa batutu. Un viņš atsitās ļoti. Viņš sasitās pirmajā reizē, viņš lec un viņš... Ritīgi sasit muguri. Tas bija sāpīgi. Tas bija briesmīgi, jā. Bet tas otrais tur bija tāds šaubīgais. Tas bija tāds, bet jā. Bet arī cik viņam gadi. Kā tu zini, vai viņš, jā. Bet viņš arī sadzēries. Viņam vienalga, bet kāds viņam 100 punktu kaut ko piesolīja. Tur nav varianti. Vai lika vienkārši. Jā, jo viņš teica, lec pats. Lec pats, tas nozīmē, ka kāds viņam tāds, tev jāuzlec šitais, mums ritīgi labi aizgāja video, dabūja cik tur miljonus skatījumu. Cik viņš no tā dabūja beigās? Cik viņš no tā dabūja? Es ceru, ka viņam sadeva tos aliņus viskaut kā. Es ļoti ceru, ka viņš dabūja kāds pāris cisks. Bet tas ir vislabākais kontents. Mūsu Latvijā. Man liekas, ka arī tas ar to piedzeršanos, tāpēc jau arī aizgāja, tāpēc, ka tas Alfrēds ar to māri, viņi izskatās tādi. Viņi tādi bomāriņi. Jā, tāda opīši. Tas tie tēli bomāriņi. Dzērāji. Jā. Viņi dzērāji, jā. Oi, Marija, tā kā es ieeju TikTokā, man viss kontents, kas rādās, ir bomāri. Latviešu kontents, visu laiku man ir bomāri. Manējā feedā vienkārši visu laiku rādās bomāri, man nekas cits pa lielu tur nerādās. Es nesūdzos, tas diezgan entertaining. Jā. Žēl ir, bet ja var dabūt kaut ko no tā ārā. Jā. Ko citi darīs? Bet kas man nepatīk, ir, ka ļoti daudzi viņas izmantoja. Jā, tā brutāli. Tā kā bija arī tas odekolonu čalīts. Jā, viņam speciāli pirka un deva odekolonu. Tāds, Jā, tas ir bišķi. Ak, Dievs. Jā. Tā tas ir. Bet rēcīgi. Jā, ko? Kas ir mūsu nākošie mērķi, ko mēs tagad varētu uzstādīt līdz nākošajai podcastu sērijai, ko mēs varētu izdarīt? Tagad mums ir... mums būs pasāciens. Jā, mēs braucam uz Talsiem, uz savu dzimteni. Un tur notiek pilsētas svētki. Tur notiks arī Red Bull Soapbox, kurā mūs fucking nepieņēma. Kretīni. Tas ļoti stulbi, ka mūs nepieņēma. Mūsu paši dzimtenē
mūs nepieņem. Mēs uztaisījām ļoti smuku dizainu mūsējām go-kartiņam, braucamajam. Ļoti smuki mums bija izdomāts, ka mums būs groziņš iekšā ar salikts ar visādām petūnijām, visu kaut ko, un mēs tāds omas brauksim lejā un visticamāk kaut kā avarēsim vai kaut kas tāds, un tas būs ļoti forši. Un kā mēs viņu nosauc? Viņš saucās Gāziņ grīdā groziņš. Pasaka, tas nav vienkārši fenomenāli. Un mūs vienkārši nepieņem. Tas vienkārši, es biju ļoti dusmīgs. Un tāpēc mums jāiet tur un jānodirš viss, kas tur ir. Jā, mēs aizbrauksim uz Talsiem, un mēs tāpatās vienkārši filmēsim kontentu, un mēs vienkārši ar skūterīšiem būsim saģērbušies pa Ziedīt un Mirtu, un mēs vienkārši dominēsim tur tāpatās, piesaistīsim uzmanību, un tā mēs tur darbosimies. Bet tas, man liekas, ir tas veids, kā mēs varam to. Mēs nepadosimies. Jā, mēs nevaram neaiziet. Jā. Jā, tad varbūt kāds satiks. Varbūt kādu no jums mēs satiksim. To jau tik redzēsim pēc kādu laicīgu. Jā, jūs šo sēriju redzēsiet, ka tas jau būs noticis. Tipsīts atnāca. Tipsīts? Jā, tipsīt. Bēbs. Nu jā. Un tad tādi plāni, mēs turpinām meditēt. Jā, mēs turpinām meditēt, saglabāt mieru. Jā. Tā kā tipsīts tagad. Turpinām gulēt hamakos. Jā. Ak, Dievs, kā es dievinu tos hamakus. Tas arī 3 eiriki par to. Tur neviens nevar atrast. Man tā patīk, ka man tās es nedabūju savus hamakus par 3 eiro. Es visiem stāstu, un visi tik apvainojušies, ka ir 3 eiriki. Cīt, viens nusiši maksā vairāk par vienu. Stulbais Rīnīts visu laiku saka, 3 eiro hamaks. Jā, 3 eiro. Es tāds lētākais, ko es atradu, bija 15 eiro. Bet tas bija manējais, tāpēc, ka es scrolloju Instagramā, un man tas piesaistīja, tas man dabūja tajā tēmā. Es vairs neko nepērku, tikai tāpēc, ka, nē. Nu, labi, neko. To es nopirku AliExpressā. Ko tad? Katans. Jā, mums ir katans. Pareizi, pa šito laiku. Kopš pēdējās sērijas mēs esam vienkārši palikuši par atkarīgiem. Mēs esam atkarīgi no Katanas. Tagad mēs sākam spēlēt Katanu, un nu jau mums ir visi expansions tagad. Un mēs katru nedēļu spēlējam Katanu. Katru dienu. Gandrīz katru dienu. Ja mēs nespēlējam fiziski, tad mēs spēlējam internetā. Tie, kas zina, tie zina. Es ieteiktu visiem. Katana ir vislabākā galda spēle manā uzturē, kāda es esmu jebkad spēlējis. Mēs vienkārši šito spēlējām vakardien, tāpēc mums ir viss uz vietas. Viss ir uz vietas. Viss expansions, kas ir Seafarers un expansion, lai mēs varam spēlēt 5 līdz 6 spēlētāji arī. Un, izskatās pēc giveaway, bet nav. Nē, mēs nedosim prom vēl. Vēl nē. Mums vēl vajag naudiņu dabūt. Tad mēs varēsim dāvināt Katanas cilvēkiem. Es ļoti gribu visiem jums uzdāvināt Katanu. Tā kā lūdzu, skatieties mūsējās sērijas, skatieties mūsējos YouTube, skatieties TikTok. Sadot pa Katanai, un tad mēs varētu uzraut. Un tad mēs varētu visi kopā. Jā, mēs varētu uzorganizēt sitcom turnīrs, kur ir Katana spēlē Pokemon kārtis, Yu-Gi-Oh kārts. Nu, tas būtu ritīgi fenomenāli. Tas tiem nūģīšiem, kas mums skatās, kas grib. Jā, mēs arī esam nūģīši uz šitām visām lietām. Tā kā jā, Katana, tas ir mūsu jaunākais addiction. Tas ir kaut kas, kas ir tagad neatņemam mūsu dzīves sastāvdaļa, ko mēs tagad visu laiku spēlējam. Viņi tik viegli, mēs neko nezinājām par viņu, viņi tik viegli iemācīties, un tad tu vienkārši paliec dektēt, un tad tu spēlē katru dienu. Jā. Drausmas. Šausmīgi. Tur 2 lielās Katanas. Jā. Tas izsās, ka varētu būt kāds giveaway, bet nedos, prom, tas ir kādam citam. Jā, nu kaut kā tā. Vēl par Baby Reindeer vai kaut ko pateikt. Jā, mēs noskatījāmies Baby Reindeer Netflixā. Iesaka visiem. Visiem jānoskatās Baby Reindeer. Kas nav redzējuši. Jā, tas bija vienkārši arī redzēt, tas jau bija topā Latvijā. 7 sērijas viņam, jā? Jā, tikai 7 sērijas. 7 sērijas noskatās, pretīgi labs. Jā. Ļoti labs seriāls. Pats tas čalīts, kas šausmīgi, nu tāds labs seriāls, bet ļoti cringe, tā kā sajūtas izraisa tādas ļoti nepatīkamas lietas. Nu, cilvēkiem, kam patīk tādas psiholoģiskas
kaut kāds. Visiem patīk. Viņš bija number one, tā kā tik ilgi. Viņš stāvēja vienkārši topos. Bet es arī īsti neuzticos tam Netflixam, ka tas ir tāds number one. Tāds, ja to ir Netflix pats ielicis, viņi tādu viskatītākais Netflixā tagad. Man liekas, ka pārspējas viss rekords. Katrs jaunākais kaut kāds Netflix seriāls visu laiku rāda, ka tās pārspējas rekords. Jā. Tas ir kaut kāds Squid Game, bija tas pats prikols, kam tur vēl. Visiem šitiem, kaut kādiem stand-upiem arī ir dažiem labiem. Jā, tam stand-up specials. Bet ir tie šovi, kas man nepatīk, tos es neskatos. Un tie visu laiku topos, ka cilvēks skatās. Bet arī vienīgais, tas, ko man liecina, vienkārši tas, ka kāds simtprocentīgi redzējis viņu. Jā. Tas tur number one. Vienkārši tas, ka daudz cilvēku, un tad ļoti liela iespēja, jo tur bija arī number one in Latvijā kaut kā vienā brīdī. Tā vienkārši cilvēki, ļoti noteikti zina par viņu arī. Bet ja tu neesi redzējis, tad noskaties. Jā. Baby Reindeer ļoti labs Netflixā. Pats tas čalīts visu uzdirektoja. Jā, un tas ir no viņa dzīves, cik es saprotu. Tas seriāls ir par to, kad ir sieviete, viņa stalko. Un, kā tas ir, ka tev tiešām, tā kā mūsdienās, kāds tev ir nenormāli stalko. Cik viegli to ir. Un kas ir interesanti, tas, ka parasti ir tā, ka lielākoties stalkeri kaut kādi stāsti ir par to, ka kāda sieviete stalko, bet šoreiz bija tā, ka vīrietis stalko sievieti. Un tur ir nenormāls abuse notiek. Un tas ir vienkārši tāds, tā kā emocionāls, tādas, tā kā problēmas cilvēkā tas izraisa. Un tas ir vienkārši, tik briesmīgi, tik biedējoši. Tik biedējoši tas ir. Es iedomājos, kā tas ir, ka tev vienkārši, tu nejūties mierīgs nevienā brīdī, jo visu laiku kāds tev, cik vajag, lai tev pēkšņi atklāt pilnīgi viss par tev. Nē, ja tu izliec kaut kādu kontentu, tur ir viss. Kāds ir mierīgs šitā. Tas ir briesmīgi. Bet tas kādā veidā tur ir ļoti notāds. Tas nav tikai stalkošana, tur ir ļoti tādā foršā veidā tas viss nofilmēts. Tas writing, kas tur ir, tas ir ļoti. Un tas čalīts pats to ir pieredzējis. Tas ir no viņa dzīves. Viņš saka, to savas pieredzes, tas ir tā kā viņu paši arī stalkoja. Viņš ir pats aktieris, viņš ir pats director, viņš ir pats sarakstījis visu. Tas ir vispār kā viņš to izdarīja. Man patīk, ka es to uzzināju tikai pēdējā sērijā. Ka viņš to pats visu izdarīja? Es skatījos to vārdu, bet es nezināju, kā to pašu čalīt sauc. Un tad man beigās bija tāds, man patīk, ka es nezināju. Jā, tu man pateici, es sāku skatīties. Bet man tas kaut kā arī piesaistīja, tas, ka tas ir viņš pats, jā. Tas ir rītīgi nice, ka viņš tāds pats saviem spēkiem to izdarījis. Rītīgi labi. Tāds malacis. Jā. Šis ir vienkārši fenomenāli. Mēs esam apakaļ. Vasara vēl nebeigsies nekad. Tā kā to Zigfrīds Muktu Pāvils teica. Un te ir mūsu vārdi, pēc kuriem mēs ejam. Un lai vai kāds laikapstākļus būtu, lai vai kāds kas pa gadu laiku, bet vasara nekad nebeigsies. Saka, ko tu gribi. Sniegs var būt ārā. Vasara nekad nebeigsies, jo mēs iesim peldēt visu gadu. Jā. Peldēt, sauļoties uz ledus. Jā. Vai kāds, mēs pa ziemu tagad negribu. Ui, fuj. Nē. Mēs esam nosauļojušies brūnāk, tagad mēs esam jūtamies labāk. Jā, kaut kā tā. Nē, vienkārši tas ir, es negribu ziemu. Es dievinu šo laiku, mēs varētu vienkārši kaut kā, tā kā jā, es esmu par globālo sasilšanu. Jā. Lūdzu, es gribu, lai mums te palmas aug. Lūdzu, cilvēki droši piesārņojam, lai mums ir siltāks laiks. Jā. Mums vajag vasaru visu gadu. Tā kā jā. Tuksnes. Tu iedomājies, ja varētu aizbraukt uz Tuksnes Latvijā, eitunos, cik tas būtu krūt. Mums kāda piramīda arī tur būtu atceļot. Teikšu, ka piramīda uzrodās. Jā, varbūt ciplanētieši gribēs arī mums uzbūvēt kādu piramīdu Latvijā. Tas neko jau nezinu. Un tad sāksies Mad Max, un tad būs tāds, es šito negribēju. Tik tālu es negribēju, lai aiziet. Tas jā. Bet es nesūdzētos, ja mums te palmas augt. Jā. Un ja mums varētu vismaz iestādīt viņas, un ja viņas paliek visu gadu, viņas jau te var augt. Viņas vienkārši nepaliks. Bet tagad arī cilvēki audzē arbūzus savos dārzos Latvijā. Agrāk, man liekas, tas nebija iespējams. Nē, atkal. Man liekas, ka bija atkal šitais ir par to globālo sasilšanu. Tur ir tā.
Nu, ir cilvēki, kas netic globālai sasilšanai. Jo bija arī atkal tie periodi kaut kādos, iepriekšējā gadsimtā, ka bija ritīgi karsts uz kaut kādiem 10 gadiem, un tad atkal bija ritīgi augsts, visu laiku jau lēkā. Jā. Nē, ir, kas vispār tam netic, kas saka, ka tas ir tikai politiski kaut kāda izdomāta lieta, kad tas ir tīri, lai kaut kā, cilvēks tā kā kontrolētu. Tas arī ir tam. Tas visticamāk arī, protams, tas var būt izmantots tā. Tas jau vairāk ir par to dabu un to, ka mēs iznīcinām tos dzīvniekus un tos mežus un visu šito ten. Un tādā veidā, ka tur vairs nekas neaug apakaļ un ka tā ekosistēma. Jā. Sačakarēs, bet tāpēc bija Covid. Jā, tāpēc izdomāju Covid uztaisīt kāds. Mēs te beigi. Jā, par tām tēmām tur tā. Jā, tas ir interesanti. Ok, ja mēs par tajām tēmām, mēs arī bijām nobalsot. Jā, mēs bijām vēlēt, mēs novēlējām. Jā. Tā kā jā. 3-4%. Jā, mēs bijām viena no tiem, kam actually rūp Latvijas nākotni. Jā, ja tu esi latvietis, kas sūdzās par to, cik te ir sūdīgi, un tu neaizgāji vēlēt 1 reizi 4 gados, tad tāds. Tad nesūdzēs, lūdzu. Jā. Tev nav tiesības sūdzēties. Tad mēs sākam nesūdzēties. Jā, mēs sākam vienkārši pieņemt to, ka tā ir kā ir. Ja tu nebija vēlēt. Ja tu esi pilnībā, ja tu nebija vēlēts, nozīmē, ka tu esi pilnībā padavies uz visu, un tā kā tev nav tiesības vairāk tagad sūdzēties par to, ka tev kaut kas nepatīk šajā valstī. Tā kā jā. Tev bija iespēja. Tad paliks viss labāk. Mēs beigsim sūdzēties. Beigsim sūdzēties, Izņemot, ja tu podkāstājies. Jā, es podkāstos. Tad tu drīkst sūdzēties par tiem cilvēkiem, kas negāja vēlēt. Jā, tā kā mēs to tagad daram. Jā. Sūdzam bībeles, rakstām galds. Ko, paldies jums par kārtējo klausīšanos. Tātad tiekamies, cerams, pēc nedēļas. Jā, tiekamies. Paldies. Paldies jums. Uz tikšanos. Šis ir Sūds uz Puļu podcasts. Es esmu Otiņš, tas ir Inīts. Un tā arī tas viss.